Šodien Miķeļa diena, laiks, līdz kuram, kā uzskatīja mūsu senči, bija jāpadara visi lielie lauku darbi. Taču, ko darīt laukos vēl ir tā, tagad var teikt, ka ir sācies kaņepju ražas laiks. Burtnieku novada zemnieku saimniecībā Atzelvieši kaņepes audzē jau daudzus gadus un to sēklas uz vietas saimniecībā arī pārstrādā. Šogad visā visumā ir vidēji mums raža. Mēs jau audzējam viņas, lai būtu tādas ap metru garas, ja? Tad viņas ir vieglāk mums novākt ar mūsu esošo tehniku un tad viņas ātrāk, pa vidam tā raža ir, ja? Todien lauka malā saulaina diena un kūšanas brīdi gaidīja kombains, bet neliela daļa jau sasieta kūlīšos ar rokām. Tas gan vairāk, lai demonstrētu, kā kaņepju vākšanu veids kādreiz. Senči jau viņas rāva raušanu ārā. Rāva ārā raušanu, ja? Un lika paspārnēs, un lika arī zādos, un lika plānu kādu salmus pa virsu, es gribot ido nenoēstu, ja? Un vislabāk ir, ja viņas izrauja saknēm, ja? Tas ir vislabākā kaņepa sanāk, jo viņš tagad pa dažām dienām ātri vēl no savas mammas paēdīs, ja? Kaņepju audzēšana ir saimnieka Jāņa Grimberga sirdslieta un arī šīs puses tradīcija. Vienmēr mūsu mājās auga kaņepes, kopš sev atceros, ja, kā doba vienmēr bija. Un ir tāda pēdējā grāmatiņa pa kaņepēm iznākus priekļos izdot. Un rakstīts kaut kāda cerība audzē vēl kaņepes, ja. Te bija tā cerība, un te bija tas hektārs 2 kaņepu, ja. Tā kā te tas pats epicentris tāds ir kaņepi, ja. Mūsu senči jau sen audzēja kaņepes gan pārtikai, gan šķiedras iegūšanai, bet šodien šī auga vārdam līdz nāk arī negatīva pieskaņa saistībā ar narkotikām. Saimnieks gan gaisina šos mītus, prot, ka sejas kaņepei, ko audzē Latvijā pārtikai, nav nekā ar to kopēja. Viņās tā ģifts tetrahidrokanabiols iekšā drīkst būt Eiropas Savienībā 0,2%, ja. Lai nebūtu vēl nekāda pīpēšana. Mūsās ir 0,05, 4 mazāk patļauto vēl ir, ja. Varbūt, ka karstā vasarā dosim vairāk, kā tev neizbaudīs, ja. Bet mūsu kaņepu māsām kanabis indika, kuras redz audzēts arī siltnīcās, un par to jau dažs vīrus ēdēs restoti lodziņiem, tad tur jā difts ir tur 10-20 reižu vairāk. Viņas audzēja karstumā pie stipa ultraviola tā starojuma. Bet šīm tā ar kaņepēm te tikai varbūt kā smarža drusku jau. 95% no Atzelviešu iegūtajām kaņepju sēklām paša saimniecībā pārstrādā arī kaņepju sviestā jeb aizdarā, kā arī gatavo raupjāku maltas sēkliņas. Mūsu senči, kad dzimbūšanas laiks ir izdzīvojuši tikai pateicoties kaņepēm. Jo kaņepe ar savu sastāvu, ar to, ka viņa satur visas neaizvietojamās aminoskābes un nepiesātinātās taukskābes, tad viņa ir tikpat vērtīga kā laba gaļa. Un tāpēc arī iecienīši tie veģetārieši ir mūsu kaņepes. Atzelvieši savu produkciju tirgo gan veikalos, gan tirgos, gan arī ar to cienā turistus. Un tagad jaunums ir arī kaņepju eļļa. Analīžu rezultāti rāda, ka 70% satur nepiesātinātās taukskābes, tā skaitā arī ir tās omega-3 un omega-6, ko tagad jums katru rītu rādio iesaka, ka jums ir jālieto Norvēģijas tur tie mazie vēzīši, bet tas pats sastāvs ir mūsu kaņepēs, mums tikai nav neviena balastviela. Atzelviešu saimnieks gan arī secina, nepelnīt esam aizmirsuši kaņepju šķiedras izmantošanu. Savulaik Latviju uz Angliju pat esot eksportējusi kaņepju virves. Tagad gan atkal arvien vairāk dzird par zemnieku saimniecībām, kas jau audzē vai domā audzēt industriālās kaņepes. No šās šķiedras var iegūt siltumizolācijas vati, izveidot var, jā. Tu nemaz nevar tik kvalitatīvu šķiedru, jā. Un no šiem vidū sieda apkārt ir, vidū ir stublājs, vidū nav šķiedra centrā, ja? No tiem vedos tie spaļi, tie kāti, tos tiek klāt būvmateriāli betonam, viegli betonam, un arī māju būvniecībā izmantot var. Ir jau daži kaņepu mājas uzceltas. Saimniecībā arī vērtē, ka iespējams kaņepju plašāks izmantošanas laiks vēl ir tikai priekšā, ja domāsim, kā dzīvot un saimniekot dabai draudzīgāk. Ja es nekļūdos, ja, ir Eiropā tāds regulas pieņemts, ir, ka jau nākošo gadu sākot jau, ja nemaldos, bija 15,000 tonnas, ja, vajadzēs kaņepu šķiedru automašīnas sēdekļos un izmantot, jo tā nebūs brīvi no plasmasām ražotos sēdekļus, ja, un mašīna nokalpo 10 gadus un nenorakt neko, nav rūmu, kur rakt vairāk tos sēdekļus, ja, lai viņš pats dabā satrūdētu, no dabiskām šķiedrām būs metāla atsperas un kaņepju audums pār, ja, un tad jau vajadzēs daudz tās, un tad labu šķiedru vajadzēs daudz, jā.
Nu, kā tas būs, tā jau redzēsim. Atdzelviešu saimniecība ir arī iekļausies lauku turismā, un šajā sētā var iepazīt gan senos darbarīgus, ar kuriem apstrādāja kaņepes, gan arī redzēt, kā no to šķiedras top virves, lai tādējādi popularizētu šo augu un tā izmantošanu.